Ingus Bērziņš ir mans vārds. Man ir 35 gadi, tūlīt būs 36. Esmu beidzis Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes komunikācijas studiju nodaļu, kas vienkārši cilvēcīgā valodā sakot žurnālistus. Un tā ir sanācis, ka kaut kādu iekšēju motīvu dēļ es neesmu varējis apstāties tajā mācību procesā, un 2000. gadā es dabūju šai specialitātei maģistra grādu, un šobrīd es mēģinu iegūt doktora grādu tajā pašā komunikāciju teoriju specialitātē. Un tieši pirms nedēļas es iesniedzu Latvijas Universitātes akadēmiskā departamentā to savu saucamo promocijas darbu, ar kura palīdzību var tikt pie tā kārotā grāda, un tagad apmēram pēc pusgada man būs jāizstāvās. Un tā tēma, kuru es pētu tajā akadēmiskajā lauciņā, ir tas, kā internets ir izmainījis to, kā cilvēki spēj iespaidot ar kaut kādām savām idejām un saviem viedokļiem kaut kāds lielāks, plašāks politisks un sociāls process. Un, piemēram, es izpētīju priekš tā sava disertācijas darba tādu lietu, ko droši vien jūs visi esat dzirdējuši, kas saucas Lielie bērni slimnīcē, kur cilvēki, dažādi cilvēki, kur ikdienā nebūtu pamat pienākums, viņiem nav tur būt par ziedojumu vācējiem kaut kādām medicīnas iestādēm vai cēliem mērķiem. Viņi vienkārši viens, otrs, trešais Twitterī, pēc tam jau mājaslapā, vēstkopā, Googlā sāka runāties, ko mēs varētu izdarīt, lai bērneļiem ārstēšanās tajā vienības gatavas slimnīcā būtu foršāka nekā viņa ir bijusi. Un tas, ko es mēģināju tad caur to pētījumu pierādīt, ir tas, ka ja viņiem tas būtu jādara pirms 30 gadiem, šādi paši jānovienojās, kaut kas jānoorganizē, un viņiem nebūtu tik viegli to darīt ar šī Twitter vai vēstkopas palīdzību, ka tas ir savādāk, ka tas internets ir devis kaut ko būtisku, kaut kādu tādu grūdienu tādai līdzdarbošanās lietai cilvēkos. Tas ir par to manu akadēmisko pusi, un par profesionālo pusi ir tā, ka es pārstāvu internetu portālu Delfi. Es esmu Delfi LV galvenais redaktors. Pat martā palika 10 gadi, kopš es to daru, un 2001. gada martā, kad es parādījos tajā iestādījumā, tad man likās, ka man bija maz ticība vispār, kāpēc cilvēks gribētu internetā ziņas lasīt, jo priekš tam taču ir vecās labās avīzes, Panorāma, Radio un tam līdzīgi, un mēs bijām kaut kāda apmēram 3-4 cilvēku komanda. Šobrīd mēs esam izauguši līdz tādam monstrozam veidojumam ar apmēram 50 cilvēku darbiniekiem, no kuriem kādi 18 strādā tikai uz latviešu redakcijas ziņām, un gribētos domāt, ka tagad esam mēs tie, kas nosaka to toni ziņu mēdījos, nevis kā pirms kaut kādiem gadiem, 8-10, kad mēs tikām uzskatīti par tādiem mazākiem brāļiem. Kas bija tas, kas jums lika pievērsties žurnālistikai? Konkrēti man tas stāsts nebūs neko iedvesmojošs un pamācošs, jo man vienkārši uz vidusskolas beigām likās, ka kaut kur ir jāaiziet, lai nepaņem armijā. Tolaik bija obligātais kara dienests, un tā kā kaut kāda spēle ar vārdu, ar tekstu man patika skolas laikā, un man bija apmēram diezgan miglaina nojausma par to, cik patiesībā ārkārtīgi atšķirās specifika tam, vai tu esi ziņu mediju veidotājs, vai tu esi kaut kas vairāk uz literāro pusi, Tad man likās, ka tā žurnālistika varētu būt tas, bet beigās viss izvērtās pilnīgi citādi, jo jau
iestāju eksāmenu laikā komisijā, kas man pieņēma žurnālistos, bija tāds cilvēks Jānis Domurs, ko jūs droši vien visi esat dzirdējuši. Tie bija tādi psihopātiskie 90. gadi, kad nekādas kaut kādas tradīcijas un cieši rāmji nebija izveidojušies. 94. gadā es beidzu videni un stājos augstskolā, un Domburam tobrīd bija kaut kāds 21 gads. Iesākt augstākā izglītība, bet nes kāpēc tajos laikos tika uzskatīts par pieņemamu, ka viņš var būt cilvēks, kurš pieņem tos studentus. Ja? Un tad viņam kaut kā es tur iepatikos tajā iestāju eksāmenā, un viņš bija tikko nodibinājis tādu neatkarīgās informācijas un pētniecības biroju, kas bija tāda kā maza žurnālista aģentūra, kas piegādāja dažādiem mēdījiem, avīzēm, žurnāliem, radio, televīzijai, visādas tā saucamās pētnieciskās un analītiskās žurnālistikas produktus, kas ir, droši vien esat apmēram dzirdējuši, saistīts ar visādām rakšanām dziļāk par visādiem bandītiem, neliešiem, korumpantiem un tam līdzīgi. Un attiecīgi, ar tām ekspektācijām, ar kurām es gāju, ka es tāds, tur gribētu kaut ko skaistu uzrakstīt, es kaut kā pilnīgi nejauši iekritu iekš kaut kā, kas ir pilnīgi pretējs, kas ir ārkārtīgi lietišs, kas ir ļoti cieši virzīts uz to, lai tu būtu iekšā visā tajā sociālpolitiskajā šļurā, no kuras, teiksim, tas mākslinieks, literāts atkal jau droši vien grib būt tieši ārā. Ja? Un tas man dikti iepatikās, tajā birojā es nostrādāju līdz pat tam 2001. gadam, kad tas kantors nobankrotēja, jo mēs varbūt bijām labi žurnālisti, bet diezgan štrumtīgi uzņēmēji. Un tad veidojās tie Delfi, un tad es nokļūties Delfos. Un tā kā tā morāle droši vien ir tā, ka konkrēti mans stāsts nav tipisks un nav loģisks, bet ja man ir jāpastāsta par motīviem izvēlēties žurnālistu profesiju, tad droši vien tā morāle ir tāda, ka nevajadzētu gaidīt, ka tas ir tāds, foršs darbs, kur var izrakstīties, kur nekas nav jādara daudz, ne par ko īpaši nevajag interesēties, bet var toties intervēt kā opera. Ja? Tas ir apmēram tā motivācija, ar kuru nāk, lai cik tas snobiski neizklausītos vidējā pamatmasa, ja, tur stāties iekšā. Ja. Tas man, es ceru, ka es nevienu neaizvainoju, bet tas ir tas paradoks, ja, ka lielākie konkursi ir tur, uz juristiem un ekonomistiem un komunikāčiem. Un ja pirmie divi ir skaidri, tur sajūt naudas smaku, ja, tad es pieļauju, ka trešais ir tur sajūt slinkošanas smaku. Ja. Un tāpēc mēģina iestāties. Jūs kā cilvēks no Delfiem, tā teikt, varētu jums pastāstīt par to procesu, kā notiek, atlasīšana, par kuriem notikumiem jūs tagad tur publicēsiet informāciju, kā notiek tā vākšana, apstrāde, un kā tiek sadalīts, kas tagad ies pirmajā, kas kaut kur malā tiks ielikts, un tā darbība. To droši vien nevar izstāstīt nevienā vakarā, nevienā dienā, ja, jo tas ir, tiešām tieši tas viss, ko jūs tikko pajautājāt, tas viss ir, tas ikdienas non-stop tā izvēļu masa, ja, nepārtrauktā izvēļu masa, ja, par vākšanu, piemēram, vakarā sēž mūsu reportieris pie valdības durvīm, gaida, kad viņi tur iznāks ārā. Tad, kad iznāk ārā Dombrovskis un Vilks, tad visi tur metās virsū un prasa tur, ko tad jūs nolēmāt, cik jūs nolēmāt. Viņi saka, 122 miljonus nolēmāt. Ja? Viņiem uzreiz metās virsū un saka, bet te taču aiz stūra sēž
Starptautiskais valodas fonds un Eiropas komisija, kur speciāli otrdien atcēla biļetes un lidos ceturtdien mājās, un viņi teica nemazāk par 150 miljoniem. Ko te jūs darīsiet? Tie tur atbild un tā tālāk. Un tie žurnālisti visi ir čupiņā, un tādī brīdī, kad tie tur ir nosacīti atbildējuši, tad viņi katrs metās uz savu stūri, ja? Cits pa mobilo zvana redaktoram un diktē, cits metās pats no laptopa bliež iekšā, kā no kuram tas redakcijai pieņemts, kurš ir efektīvākais veids, ja? Un tad otrā galā kāds, teiksim, vakardienas gadījumā ja, par laimi mūsdienu tehnoloģiskie apstākļi ir tādi, ka es to pilnīgi mierīgi sēju, man nav jābūt redakcijā, es sēžu mājās, pie savu datoru mājās, es to uzklausu, ierakstu. Ja man liekas, ka tas reportieris ir, teiksim, kaut ko mazāk svarīgi izstāstījis, vispirms es tur pagrozu vietiņām, ja, lai tas stāsts būtu tāds skaidrākais, ja, ka, teiksim, viņš jau ātrumā tur nenorientējas, viņš man stāsta tajā secībā, kā tie ir runājuši. Ja? Dombrovskis teica to, tad Vilks teica to, tad Dombrovskis teica to. Ja? Es jau par to laiku paspēju izdomāt, ka man jau īstenībā man jau lasītāji neinteresē, kādā secībā viņi runājuši, lasītāji interesē, cik miljoni, cik vairāk nodokļos un cik mazāk dēļ tur algu apšņikāšanas vai kaut kā tā. Ja? Līdz ar to es to stāstīju uzreiz uzbūvēju savādāk, ka tik un tik miljoni mazāk vai vairāk, teica Dombrovskis, un Vilks paskaidroja to. Ja? Tad kaut kāda bildītas piemeklēšana, lai tas ir, tur ir atkal dienu var runāt, ja, par to, kāpēc tā. Ja? It kā uzrunājošāk ir nevis abstrakts maciņš, bet cilvēka ģīmis, ja? Bet ja atkal tie cilvēki ģīmi ir par daudz tur augšā, ja? Tad varbūt kaut kas cits, un tu var to tā neizstāstīs. Tālāk par to, kas augšā, ja? Atkal vesela zinātne nosacīta. Protams, ka tanī brīdī, kad visa Latviju tauta, vai vismaz tā Latviju tautas daļa, kurai interesē tas budžets, ir saspringusi par tēmu, cik tad nolēma konsolidēt, ja? Tad loģiski, ka šis piemērs, ko es tikko aprakstīju, viņš augšā, ja? Citos gadījumos varbūt, no šitādām te ātri sitāmām un palaižamām nekas tāds nav, ja? Tad, piemēram, citreiz varat redzēt, i mums, i TVN, i Apollo, diena sākas ar kaut ko, kas nav tāds, kas ir bijis vajadzīgs ātri pastāstīt, bet kur ir kaut kas, dziļāk padarīts, ja? Pavākta tā informācija, kaut kas apkopots, kaut kas noanalizēts, ja? Vai kaut kur aizbraukts kaut kādu fotoreportāžu sataisīt, ja? Mums bija nesen, man likās, diezgan fascinējošs gabals, ka mums viena reportēra aizbrauca uz Dzērveņu purvu, kuram ir līgums ar kaut kādu aklo cilvēku biedrībām, kuri brauc tur lasīt sev ziemas krājumus, un tad bija safotografēta reportāža, kā viņi tur guļus pa to purvu tur ņemās, un tās Dzērvenes uz taustu lasta, ja? Un tad, teiksim, tajā dienā tur augšā ir šitais, ja? Nevis tāpēc, ka varbūt šis Dzērveņu purvs ir tobrīd tur svarīgāks par Dinamo rezultātu vai Eltona Džona koncertu vai budžeta konsolidāciju, ja? Bet tāpēc, lai mēs demonstrētu skatu, to Dinamo jau pie visiem dabūs, ja? Dzērveņu purvu tikai pie mums. Tā oriģinalitātes, tā īpašo gabalu demonstrēšana vēl viens. Vēl viena lieta, kas jāsaprot, ka lielāko, absolūti lielāko vairumu lasītāju ļoti interesē slavenības, seks, dīvainības, teļš ar divām galvām un tam līdzīgas lietas. Ja? Un, ja tas mūsu biznesa modelis ir uzkačāt to auditoriju un tad doties pie reklāmdevēja un teikt, skat, viņu konkurentu lasa tik,
cilvēki mēnesī, dienā, nedēļā. Mūs lasa šiti. Tātad, ja tu gribi pārdot pēc iespējas lielākam interesantu skaitam, parādīt, ka tev ir jauns Mitsubishi Outlanders vai Samsung LG televizors vai whatever kas tā, tad kur tev nākt, ja? Kur tu vari sasniegt lielāku auditoriju? Pie mums, tātad nāc pie mums. Un līdz ar to, protams, ka paralēli šim te snobiskajai interesei par budžetiem, koalīcijām, oligarhiem un tam līdzīgi ir jāuztur tā masa, lai mēs patiešām varētu rādīt tiem reklāmdevējiem, cik mēs esam lieli. Un mūsu skatījumā mēs to esam, manuprāt, diezgan veiksmīgi atrisinājuši ar tādu produktu, kas saucas Mango LV, kurš piedāvā šo te visu, ko tauta grib, tos plikos pupus un teļus ar divām galvām. Un reizē, mēs kaut kā mēģinam nospēlēt uz tādu drusku blēdīšanos, ka tie jau nav Delfi, tas ir Mango, vai ne? Bet tā skarbā patiesība ir tāda, ka ir jāsaprot šajā biznesā, ka, ja nebūs mums to pliko pupu, tad nebūs mums tās auditorijas. Ja nebūs mums tās auditorijas, tad nebūs to reklāmdevēja. Ja nebūs to reklāmdevēja, tad nebūs iespēja nodarboties ar tā budžeta un koalīciju apskatīšanām, vai ne? Tur tāda drusku viltīga spēle vislāk. Jebkuram rakstam, pilnīgi jebkuram par nelaimes gadījumu, vienu brīdi aizies par politiku un valdību un tā tālāk. Un vienmēr būtu jāatcīzē. Šis ir baigi sāpīgais stāsts, un cik es tā esmu vispār pavērojis pasauli, tas stāsts ir visur vienādi sāpīgs. Tikko Zviedrija nolēma, lielākie mēdīji nolēma, ka viņi vairs neļaus nereģistrētiem komentēt vispār. Ja? Iespējams, ka Latvija uz to varētu virzīties, jo ja pirms kaut kādiem 7-8 gadiem es te ar jums līdzīgā situācijā sēdētu un es sistu pie krūtīm un teiktu, ka viens no tiem absolūtiem bonusiem un priekšrocībām, ar ko internets, kā ziņu mēdījis ir labāks par citiem vecajiem tradicionālajiem ziņu mēdījiem, ir tas, ka ir šī atgriezniskā saite, ka ir šī interakcija ar cilvēku, ka viņš uzreiz var kaut ko piebilst vai uz kaut ko kritiski norādīt un tā tālāk. Ja to brīdi vēl mums likās, ka komentāri ir, tas ir, tā ir priekšrocība, ja, tad šobrīd man viņa vairāk liekas, tāda nelabi blakus parāda. Ja, tur ir entie gadījumi, ja, jūs jau vēl ļoti maigi to ieskicējāt, ja, bet ka brīžam pārņem sajūtu, ka tur ieguldi lielu darbu, dabū, pieņemsim kaut kādu ekskluzīvu interviju ar kaut kādu komponistu viņu 70 gadu jubilejā, kas nav nevienam citam, un tu esi, viņu ilgi pierunājis, ka to vajag tieši Delfi, jo Delfi taču ir lielākais mēdījis, un atšķirībā no mūsu konkurentiem mums ir ļoti prioritāra kultūras sadaļa, jā, un tā tālāk. Un pēc tam pirmie 20, kas tur ir vienkārši šļūra, jā. Tad kā mēs pēc tam varam tam cilvēkam acīs skatīties, jā? Vai vēl kuriozāk, ka kaut kāds mārketinga projektu vadītājs aiziet pie kaut kādas rock grupas, kas organizē tur albumu vai koncertu, ja, un saka, draudzējamies, ja, mēs jūs tur reklamējam un par to tiksim uz plakātiem un forši un jauki un tā. Un tad tu ieliec kaut kādu ziņu par to, ka tā grupa un tur pirmie 20 komentāri šļūra, ja, tad vispār iznāk absurds, ja, kad Delfi paši uz draudzību ir uzprasījušies, lai cilvēks nonāk situācijā, bet es, aizmirstam, neliekam vārdu Delfi, liekam tik labā polata eventa, ko jau neatšķirās tā situācija. Un no šī viedokļa iespējams, ka nav tālu vairs tā diena, kad arī Latvijā varētu būt varianti, kā nereģistrētiem lietotājiem vairs nespējas komentēt. Jo, ja pirms kaut kādiem, ja pirms kaut kādiem dažiem gadiem tas būtu vēl
nu, tāds milzīgs risks ar to, ka tad kritīs tā auditorija, jo tie komentāri jau ir tas, kāpēc iet, ja? Tad šobrīd mēs esam matemātiski parēķinājuši, pa kaut kādiem, ja skatās kaut kādu atvērto to lapušu, to klikšķu skaitu dienā, ja? Mēs kristu pa kaut kādiem 5%. To mēs varam izturēt. Ja? Ko tad īsti tas mainīs? Reģistrēt lietotāju. Labi, varbūt samazināsies mazliet to cilvēku skaits, kas gribēs izteikt, tā teikt, savu ļoti nejauko viedokli, bet, teiksim, es ļoti nokritizēju, varbūt puse bija vispār ne tēma un ne taisnība, bet ko jūs darīsiet? Ok, viņš ir reģistrēts. Vai, nevar taču īsti pie atbildības saukt. Ko tad ar tiem var darīt, ja viņi ir reģistrēti? Kā izteikt? Atslēgt pieeja, un viņam tad no jauna ir jāreģistrējās, un tur ir diezgan liels čakars. Pēc tam atslēgts tam pieeja un tā tālāk. Tur ir sava loģika. Tā jau laikam var arī vieglāk atrast to komentētāju, respektīvi, cik es kādreiz lasīju, bija vairākas tiesas prāvas arī komentētājiem piespriestas par izteiktiem tā ir cita nianse. Tā ir, teiksim, ar visu to, ka šobrīd viņi nereģistrētu var, viņus tik un tāpēc tās internetu protokola adreses var noteikt, ja, un ir tiešām, tā kā jūs teicāt, tiesas prāvas, ja, kā kaut kāda bija meitene Rīgas domē strādājoši, ja nemaldos, kur bija tur rakstījusi, ka visus latviešus vajadzētu nogalināt, un pie viņas atnāca, bet tam jau nav sakara ar to reģistrāciju, jo viņas tāpat tās var izķert, ja, un tie, kas savukārt ir gana gudri un šīs nogalināšanas frāzes raksta caur kaut kādu tur robotu serveri, kurš tur no sākuma izdzen pa kaut kādām salu valstīm, un tad atgriež to internetu protokolu adresā apakšā, ja, kā, piemēram, tad, kad 2009. gadā pirms 13. janvāra, ka bija tie, ka ņemiet līdz degmaisījumu un stekus, ja, un pēc tam mums drošības policija atsūtīja veselu rindu ar, pasakiet šīm te komentāram, šīm te, ja, un ko es varēju atbildēt, tā ik pēc 2 minūtēm, ja, šim no Libānas, šim no Belīzes, šim no Madagaskāras, šim no Austrijas, ja, tad, teiksim, tā spēja noķert vai nenoķert, viņa lielā mērā ir, maz saistīta ar to manu piedāvājumu. Savukārt šis piedāvājums ir tāds, ka, ja tev vispār nav iespēja ieiet un uzrakstīt pirms, bet ja tev ir jāuzraksta, no sākuma jānoreģistrējās, ka es tātad vēlos sev nosaukt nenotveramais atriebējs, ja? Uzlikt avataru kaut kādu smuku, un tad uzrakstīt pirms, tanī brīdī, nākamā darbība pēc kaut kādas pusstundas ir, kad nenotveramais atriebējs, šādi te niknējumu, ar šādu te avataru, vairs nekad Delfos neko nevarēs uzrakstīt. Tur ir drusku savādāk, ja? Teiksim, tie mērķi ir citi. Tas mērķis ir tikt no tā pirms vaļā, ja? Nevis tas, ka, tur mazāk vai stiprāk kaut kāda daļēja kritika. Tas jau ir ok, to jau mēs tikai gaidām un veicinām. Kuras pogas ir tas, ko lasītāji visvairāk spiež Delfos? Kas cilvēkiem visvairāk interesē? Poga īsti nav tas, kas rādītu to, jā, jo var jau tajā tēmā nokļūt visādi. Var nobraukt lejā, var nospiest pogu, tur ir, viss jau ir uzbūvēts tā, lai kur vien ej, tur pie mums vien uzduries. Bet, ja skatās, ka, piemēram, kopumā latviešu Delfi mēnesī pēdējā laikā vidēji saražo mēnesī 70 miljonus lapusīšu. Jā, daudz vai maz? Jā, ar draugiem ir miljoni. SSM ir 300 miljoni. Tur tas viss ir sarežģīti. Tas nav daudz nemaz, skatoties no kuras puses skatās. Tas tā kā glāze vai ir puspilna vai pustupi.
Nu, lūk, ja mēs saražojam latviešu versiju 70 miljonus pēdžūzi, tad Mango no tā saražo 20 miljonus, nacionālās ziņas apmēram 6 miljonus, sports kaut kur 2 miljonus, tad, kas Krastīņš aizgāja bojā, tad 5 miljonus. Forte, kas ir autoziņas un tehnoloģijas ziņas, arī apmēram 2 miljonus. Nu, tad, piemēram, sieviešu lapa, ārzemes, kultūra, tie katrs pa kaut kādu 1,5 miljona. Un tad ir vēl visādi servisi, tur joki, ērmi, fotografi un tā tālāk, un tā kopā savācās tie 7. Bet, nu, Mango tur ir ar kārtu augšā, un par laimi tāds stabils otrā vietā ir tās nacionālās ziņas, tas kaut kā daudz maz mierīgi, ka pilnīgā bezdibenī mēs vēl neejam šajā sabiedrībā.